Ikdienā runājot ar cilvēkiem, cilvēki sūdzas, ka nav naudas grāmatām, nav iespējas būt pie interneta, es nemāku internetu, es gribētu vairāk mācīties, bet man nav tādas iespējas. Un klausoties tajā visā, es varu tikai teikt, mūsu bibliotekas ir visas šīs iespējas. Aizvien vairāk un vairāk pieaug pašvaldību loma un nozīme iedzīvotāju dzīvē. Mēs saprotam, ka pirmām kārtām mēs dzīvojam pilsētā un ciemā, un tikai pēc tam valstī. Un es domāju, ka arī pašvaldību vadītāji ir sapratuši, cik ārkārtīgi svarīga nozīme ir kultūrai, jo cilvēki grib dzīvot tajās pilsētās, kur ir kultūra, un tāds pirmais kultūras nesējs ir bibliotekas. Viena lieliska iespēja ir uzņēmējiem pašvaldībā, ciemā kopā sanākt un vienoties par kādu ieguldījumu, naudisku ieguldījumu bibliotekā. Tādā kopienā ir ļoti svarīgi, kad pašvaldība vai kopiena attīstās, ka rodās jaunas darba vietas, jauni produkti, un uzņēmēji jau diezgan bieži pat savā starpā nekonkurē. Viņi ir no dažādām jomām, dažādām industrijām, un tā vēlme, lai iedzīvotāji būtu attīstīti, ir kopējs ieguvums. Bibliotekas ir palīgs vecākiem, jo bērni nākot no skolas ļoti bieži iet uz biblioteku, pavadīt savu brīvo laiku, un bibliotekāri jau ir izveidojušies arī par skolotājiem, kuri pārbauda skolniekiem mācības, dod grāmatas, ko lasīt, un vecāki var priecāties, kamēr viņi strādā, tikmēr bērni dzīvo un pavada savu laiku bibliotekā.